Apvienotais saraksts 3 reizes teica, ka Andrim Sprūdam jādimisionē, jo tas varbūt, par ko publiski nerunā, ka sākot no Rīgas pils līdz Vecerīgas krodziņiem, visi jau klusiņām runāja par to, kas patiesībā notiek aizsardzības ministrijā. Par to bija lietas kursā 3 gadu garumā. Pilnīgi visas augstākās amatpersonas. Apvienotais saraksts konsekventi virzīja arī jautājumus par Sprūdu pratināšanu Saeimas tribīnē, kur viņš neatbildēja uz elementāriem jautājumiem par to, kas ir jūsu mērķis, kur jūs tos miljardus liksiet, kādas spējas mums būs, ko jūs varat garantēt. Viņš neatbildēja. Runājam, mums ir ieguldījumi tik un tik 100 miljonu tur un tik kubikmetra betona, mēs tur būsim ielējuši un tā tālāk. Man vienalga, cik miljonu un cik kubikmetra betona. Vai jūs spēsiet notriekt dronus, vai darbosies civilā aizsardzība, tātad cilvēku brīdināšana, vai mums būs gatavība arī militārajai mobilitātei stundā X, ka mūsu sabiedrotie spēki varēs ātri ienākt Latvijā. Nevarēs, tāpēc, ka Rail Baltica ir izgāzies un tas pat nebūs 30. gadā. Ja? Tātad uz tiem jautājumiem jābūt atbildēm.